opozīcijas pārstāvju Saeimā, kā jums šķiet, vai sistēma, kurā pakļautības iestāde, pakļautības struktūra var uzsākt kriminālu procesu darbības pret savu vadību, gadījumā, ja viņa noziegusies, vai gadījumā ir aizdomas, kā mēs zinām, vai tā ir pareiza sistēma? No tāda viedokļa nav, bet es domāju, ka valsts ieņēmuma dienesta vadītājs vai vadītāja šajā gadījumā atrodas citās skrūvspīlēs. Un tās skrūvspīles saucās politiķi. Jo pie varas esošie politiķi nespēja atturēties no dažādi šādu instrumentu izmantošanas savā, kā teikt, klāstā, attiecīgi, kā risināt dažādas jautājumas. Man par nožēlu jāsaka, ka tā tas ir, un katru mīļu brīdi mēs varam saskatīt kaut kādas pazīmes tam, ka politiķi zina kaut ko vairāk par kaut kādiem procesiem, kur viņiem nevajadzētu būt iejauktiem. Šeit gan es gribētu iebilst, un es pilnīgi noteikti gribētu teikt, ka man ir pilna uzticība pašreizējai viddirektorai. Viņa ir sākusi ļoti nopietnas pārmaiņas. Tas nav runa par viddirektoru, te ir runa par politiķiem. Jā, bet es gribu teikt, ka es gribu teikt, ka man nav ne mazākā pamata domāt, ka viddirektori ielaižās kaut kādos politiskos kompromisos, lai risinātu kaut kādus jautājumus. Tā kā pilnīgi noteikti. Es neredzu nekādu pamatu šiem te apgalvojumiem. Jānis Dambīts. Mēs tikko kā beidzām runāt par Jānu Dambīti. Kā jūs neredzat pamatojumu šiem apgalvojumiem, ka mēs tikko beidzām runāt par finanšu ministrijā atrodošu politisku padomnieku, kuram visu laiku ir bijusi tieša pieeja vidvadībai, un kurš startējis ir vienmēr ministra vārdā? Viņš nav politiska persona, viņš ir apolitiska persona, viņš ir no Marsa? Nē, viņš ir no politiskā biroja.